Un vakar atnāca doma par vienu no Latvijas dižgariem, Kārli Ulmani, kurš, ja es pareizi atceros, viņam bija draudzīgs aicinājums. To, ko es atceros no skolas laikiem par draudzīgu aicinājumu, ka viņš aicināja nest grāmatas uz tām skolām, kur cilvēki mācījušies un dzimuši. Saistībā ar to bija draudzīgs aicinājums. Bet es atceros arī kaut ko tādu, ka Kārlis Ulmans aicināja apvienoties visiem Latvijas iedzīvotājiem un savākt naudu, lai izdarītu kaut ko lielu un skaistu. Tas lielais skaistais bija Brīvības piemineklis. Un, ja es pareizi atceros, ar pirmo piegājienu nesanāca, jo tā naudiņa tika izmantot citiem bezjēdzīgākiem mērķiem, bet ar otro piegājienu tas izdevās. Un mums ir Brīvības piemineklis, kas ir skaistākā būve Latvijā. Nav nekā skaistāk par Brīvības pieminekli. Tāpēc, ka Brīvības pieminaklī ir ideja un ir skaistās izpildījums. Un nāk prātā tas, ka ir vajadzīgs jauns draudzīgs aicinājums. Draudzīgs aicinājums, kas ir vērsts uz visiem Latvijas iedzīvotāju slāņiem, uz visām tautām un tautībām un nacionalitātēm, uz iebraucējiem, garām braucējiem, šeit dzimušajiem, tikai latviski runājušiem vai tikai krieviski runājušiem, uz visiem, jo viss, kas šeit dzīvo, ir Latvijas zemes patrioti. Varbūt mūsu uzskati dalās attiecību uz Latvijas valsti un uz to, kā viņi jāveido un kādām jābūt tur politikām un ekonomikām tam līdzīgi, bet attiecībā uz zemi mums nevar būt dažādi viedokļi. Un attiecībā uz cieņas izrādīšanu visiem Latvijas dižgariem, visu tautību, Ivanoviem un Rērihiem, un tā un tā joprojām. Tā būtu svēta lieta, ja mēs, Latvijas iedzīvotāji, samestu naudiņu kādā fondā un tādā veidā radīt iespēju pacelt saulītē un izrādīt cieņu visiem Latvijas dižgariem. Man liekas, ka doma nav slikta. Apdomājam, varbūt, ka mums izdodās. Labu dienu!